Viņš vada mūs, viņš svētī mūs, viņš apveltī ar svēto garu. Labvakar vēl tiem radio klausītājiem, kas vēl klausās šajā brīdī šo Kristus radio. Un šajā pat brīdī arī lasīsim grāmatu, kā jau katru reizi radio vakarā ir paredzēta, un šovakar turpinam lasīt grāmatu Atslēdzinoša Dieva kustība, kas satricina Toronto un pasauli, Tēva svētība, Džons Arnots, mācītais Toronto lizdostas Vīna dārs, un šovakar lasām 13. nodaļu Ej pretī valstībai. Mācītāji nāk pie manis pēc padoma, Džon, Dieva klātbūtne tik brīnišķīgi darbojās mūsu draudzē, un mūsu sapulces kādas 3 vai 4 nedēļas bija lieliskas, bet tad viss izbeidzās. Kā tu domā, kāpēc tas notika? Vai mēs darījām kaut ko nepareizi? Sākumā es nezināju, es tikai ieteicu viņiem nākt šurp, lai tiktu piepildīti par jaunu. Un tad aiznesa šo svētību savai draudzē. Tas ir labs padoms, bet es domāju, ka tagad man ir daudz labākas atbildes uz šiem sarežģītajiem jautājumiem. Mēs pašlaik atrodamies atzimšanas 2. gadā, vai zināt, kad šī kustība izbeigsies? Tā izbeigsies tad, kad svētais gars būs beidzis plūst. Ja gribam, lai Dievs darbojas kā līdz šim, un ja gribam, lai viņš mūs ved dziļāk, mums ir jāmīl veids, kādā Dievs darbojas, nevis mēģināt apturēt laivas šūpošanos, kā ir teikt 1. laiku grāmatā, 13. nodaļā, 9. pantā. Nākamā apakštēma ir esi izslāpis pēc vairāk dievu. Mēs lasām par Pētera, Jēkaba un Jāņa atbildēm attiecībā uz Kristus aicinājumu Mateja evaņģēlija 4. nodaļā. Un staigādam Galilejas jūrmalā, Jēzus ieraudzīja 2 brāļus Sīmeni sauktu Pēteri un Andreju viņa brālu tīklus jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki, un viņš tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Un no turiena tālāk iedams viņš ieraudīja citus 2 brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu un Jāni viņa brāla laivā, kopā ar savu tēvu Cebedeju, savus tīklus lāpam, un viņš tos aicināja, un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Kad lasām šos pantus, mēs domājam, kas tur bija noticis. Šiem vīriem bija savas dzīves, darbs un ģimenes. Un tomēr, kad Jēzus viņam aicināja, tie tūdaļ atstāja visu un sekoja viņam. Vai tas nav apbrīnojami? Bet šajā stāstā bija ne tikai tas vien. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām par iepriekšējo Jēzus sastapšanos ar šiem viņa nākošajiem mācekļiem. Jēzus bija iekāpis vienā no Sīmeņa laivām un lūdza viņu to nedaudz atgrūst no krasta, kad viņi sāka mācīt ļaudis, kas bija sapulcējušies krastā. Kad viņš beidzas, Jēzus aicināja Sīmeni izmest tīklus. Šī Sīmenis protestēja, jo visu nakti strādādams viņš nekā nebija noķēris. Beidzot viņš piekāpās, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Mateja evaņģēlijas 5.5. Mēs varam iedomāties Pētera runas ar toni. Viņa balsī droši vien skanēja neapmierinātība. Pēteris bija drūms, viņš nedaudz saprata zvejnieku lietas labāk par Jēzu. Tā viņš droši vien domāja, bet neskatoties uz to, viņš nolēma paklausīt un noķēra tik daudz zivju, ka tīkls sāka plīst. Viņiem vajadzēja saukt palīgus, lai izvilktu lielo lomu krastā. Sīmanis Pēteris to redzēdams krita Jēzum pie kājām sacīja: kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Bet tam izbailes bija izgājušas visiem, kas pie viņa bija pa lomu, ko tie bija vilkuši, tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem.
Sīmanis biedriem, un Jēzus sacīja Sīmani: nebīsties. Kāpēc Sīmanis Pēteris bija nobijies? Tāpēc, ka Dievs parādījās spēkā un viņš bija izvilcis vislielāko lomu savā dzīvē. Pēteris bija pārsteigts par svētā gara pārdarbīgo darbību. Tāpēc Pēteris tūdaļ pat atstāja savas laivas un tīklus, kad Jēzus aicināja viņu tam sekot. Viņš pat nemēģināja prātā pārdomāt savu rīcību, jo saprata, ka bija piedzīvojis Dieva spēku. Viņa ģimene, darbs un kolēģi viss zaudēja vērtību Dieva žilbinošās gaismas priekšā. Pēteris bija tā iespaidot no šī brīnuma, kas tāja visu, kas viņam piederēja. Viņam slāpi pēc Dieva. Ja Dievs būtu tev pieskāries tādā veidā, vai būtu ar mieru visu atstāt un sekot viņam, tev un man ir dota brīnišķīga iespēja saņemt kaut ko, kas ir pāri visam mūsu cerībām un sapņiem. Dievs darbojas vareni garā un piedāvā savu svaidījumu katram, kas ir ar mieru, to pieņemt. Vai tev slāps pēc Dieva tik ļoti, ka tu būtu ar mieru, atstāt visu un sekot viņam. Nākamā apakštēma ir aprēķini, ko tas tev maksās, un tad maksā. Debesu valstība līdināt tīram apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa, 44. pants. Iedomājiet, kāda vīra staigājām pa tīrumu uz to, šur un tur bakstām, varbūt viņš kaut kur dabūjis karti ar norādēm uz vietām, kur varbūt apslēpti dārgumi, un viņš uziet nesitama bagātību, kas ierakta zemē. Viņš domā pie sevis: ja es pārdotu visu, kas man pieder, es varētu nopirkt šo tīrumu un bagātību būs mana. Tas viņam maksā visu, kas tam piederēja, bet viņš iegūst bagātību. Ja vēlies īsto bagātību, tas tev ko maksās? Varbūt pat visu. Tev jāpieņem krusts. Tavs dzīvesveids mainīsies. Mēs ar Kerolu atcerējām mūsu rīta nodarbību un atdevām rīta cēlienus Dievam. Mēs pārdevām savus rītus, nopirkdami intīmu draudzību ar Jēzu, vai ilgojies pēc valstības. Dezireja Torija no Ontārio domāja, ka tas, kas notiek mūsu draudzē, nav pieņemams, bet 1994. gada pavasarī viņai bija sapnis, un sapnī viņa redzēja savu tandi Judīti. Turot rokā lielu zelta ķieģeli, kas pārvērtās spilgti baltā gaismā, kad Dezireja nāca no to aplūkot tuvāk. Vairākus mēnešus Dezireja mēģināja šo sapni izprast. Viņa jautāja citiem par Toronto draudzi, bet tika brīdināti tur neiet, jo viņi paši tur nekad neietu. Tā kā šie cilvēki ir reliģiozāki par mani, viņa domāja, šis padoms ir vērā ņemams. Tomēr neskatoties to, mani tas interesē. Jūlijā mūsu draudi nolēma apmeklēt Dezirejas draudzeni. Dezireja braukt viņai līdz, apņemoties nesaistīties nekādos pienākumos. Viņa negribēja riskēt vai kaut kā kaitēt savai reputācijai, tomēr abrīnoja cilvēkus, kas pielūda Dievu. Tur bija daudz tautību cilvēki, jauni, veci, bagāti, nabagi, mācīti, nemācīti. Man nebija vajadzīgi daudz laika, lai saprastu, ka viss tur notiekošais ir īstenība. Tur nebija superzvaigžņu, nebija nekādas maģijas. Viņa atļāva tantei Judītei un mācītājiem aizlūgt par viņu, un mācītājs teica, lai viņa piedod cilvēkiem, kas bija uzkrējis viņas mašīnai kādā auto sadursmē vairākus gadus atpakaļ. Viņa saka: tiklīdz dzirdēju vārdu piedod, es nokritu zemē un 2,5 stundas sarunājos ar Dievu. Kad es sāku piedot citiem, man pašai tika piedot. Manā prātā attausa visi, kam man vajadzēja piedot. Pat mana bērnības draudzene, kas sadauzīja manu porcelāna tējas servīzi. Kalpotais, kas aizlūda par Dezirejas, paziņoja, ka viņa redz skaistu zieda pumpuru, kas sāk atvērties. Dezireja atzinās, ka šī vīzija ir patiesa un ka viņas kristietes ceļš aizvien ir bijis tikai pumpurs. Es nebiju zinājis, ka tas var kļūt par ziedu, viņa teica. Pēc vairākiem mēnešiem Dievs bija devis viņai izdevības lietināt un aizlūgt par vairākiem cilvēkiem, un rezultātā
6 no tiem pieņēma Jēzu, ieskaitot viņas vīru. Dezirēja aprēķināja izdevumus un uzņēmās risku. Viņas dzīves stils izmainījās, tas uzplauka, viņa staigāja brīvībā un spēkā, izmantojot katru izdevību stāstīt par Jēzu citiem, bet tas viss maksāja, viņas ierastais dzīves stilu. Dezirēja atrada dārgumu un nopirka tīrumu. Viņa dzīvo Dievam līgsmībā un priekā. Nākamā apakštēma ir staigā viņa spēkā. Dievs negrib, lai mēs sakām, mēs to visu esam padarījuši paši. Mēs par to arī lūdzam. Mēs visus saorganizējam, pielietojam stratēģijas, ielūdzām labākos sludinātājus, vai mēs neesam vareni. Tas kungs grib teikt, es paņēmu no jums visniecīgāko un visvājāko, un caur viņu padarīju vislielāko darbu. Un tas kungs sacīja Gideonam, tev ir pārāk daudz karotāju pie tevis, lai es tev varētu nodot Midiānu viņa rokā, un lai Izraels nevarētu manā priekšā dižoties sacīdams, es pats esmu sev par sev ar savu roku sagādājis glābšanu, bet tāpēc liet tagad saukt visai tautai dzirdot sacīdams, kas baidās un kam ir bailes, tas lai griežas atpakaļ un steidzas projām no Gileādas kalna, un tā no tautas griezās atpakaļ 22,000, bet palika 10,000. Sodu grāmata 7. nodaļa 2-3 pantam. Vēlāk Dievs šo Gideona armiju samazināja līdz 300 vīriem. Viņš gribēja, lai visi zina, ka uzvara pieder viņam, tā nenāk no cilvēku spēkiem. Šī atmoda neko nepanāks ar miesīgām stratēģijām un programmām arī ne. Tad, ja cilvēki mēģinās to ierobežot un ielikt pieņemamās robežās, Dieva gars šodien nāk spēkā, un tas kļūs vēl stiprāk, tas ir viņa darbs. Mums ir jāiet uz priekš ticībā un jāturpina ļaut garam vadīt pa viņa ceļiem. Uz mūsu sapulcēm regulāri nākt un kalpošanā piedalījās mācītāja Les Barkers un viņa sieva Bonija no anglikāņu draudzes Scarborough, Ontario. 1994. gadā novembrī viņa apciemoja draugu Svētā Lūkas episkopāļu draudzē Akronā, Ohio. Viņa draugi negaidīti uzaicināja Lesu un Boniju sniegt liecību par atmodu. Tad viņa aizlūda par cilvēkiem, Les apraksta, kas notika. Lūkšanas kalpošanas laikā apmēram 15% no klātesošiem lūda pēc vēl. Tas bija tik aizraujoši. Daudzi dziļi malkoja garu un tika piepildīta ar Dievu mīlestību. Kāda jauna sieviete gulēja uz grīdas veselu stundu saņemot svētību. Uzstēlusies viņa sarojošām un asarām noplūdušām acīm teica, viņš ir patiess, viņš vēl ar vienu tur manu roku. Mēs ar Boniju esam tik pazemīgi un sajūsmināti, ka Dievs mūs lietoja, lai iededzinātu uguni. Les ar Boniju izgāja Dievu priekš, Dieva spēkā. Dievs nāca tiem pretī, ka Dieva klātbūtne ir ar mums, ir laiks celties augšā un skriet. Neskrien, ka Dieva nav klāt. Taču, ja Dievs ir klāt, skrien ar visu spēku, skrien. Svētais gars saka, vai nepietiek, ka es esmu spēkā jūsu vidū, vai jums nepietiek ar varenu tā kunga klātieni, vai tas jūs nesastiprina un neskubina doties pretī valstībai kā vēl nekad agrāk. Mums jācietas uz Dievu valstību ar visu sirdi. Mēs visu pārdosim un iesim pirkt zemes gabalu, jo vēlamies šo dārgumu. Mēs vēlamies Jēzu, mēs vēlamies, lai atnāk Dieva spēks un viņa valstība, un mēs piederēsim viņam un pieņemsim lietas, kādas viņš vēlas darīt. Šis ir aicinājums skriet ar svēto garu, kas ir par mums, vai es ar mieru paļauties uz viņa spēku un tiekties pēc tā ar visu, kas ir tevī. Nākamā apakštēma ir lūdz Dievu par atbildēm, tad steidzies tās īstenot. Es saku jums patiesību, ka tas kungs sāka izliet savu svētību, es biju nobežījies, vai tikpat kaut kādā veidā neabēdinātu svēto garu. Kādā gadījumā viņš atkāptos no manis jautāju, kungs, ko lai es daru? Viņš man atbildēja vienā vārdā, prasi. Pirms mēs pārņemam iniciatīvu, mums jājautā, kungs, vai tas esi tu, vai mēs drīkstam iet uz priekšu, un ja viņš dod pozitīvu atbildi, sāc skriet. Tāda bija Dāvida sirds. Un filistieši vēlreiz cēlās un devās atkārtotā uzbrukumā, plaši izvirdamies Refaima ielajā. Un Dāvidi jautāja to kungu, un tas kungs atbildēja, necelies un neej uz viņiem tieši pretī.
bet apēja viņiem apkārt uzbrukdams no mugurpusi, un stājiet viņiem pretī pie balzāma koku pudura, un kad tu saklausīsi soļu troksni šo balzāma koku galotnē, tad tas pasteidiet, jo tas kungs ies tev pa priekšu, lai sakautu filistiešu kara pulku, un Dāvids tā darīja, kā tas kungs bija viņam pavēlējis, un sarīkoja filistiešiem īstu asins pirti, sākot no Gebas līdz pat Gezera apkārtnei, otrā Samuēla grāmata 5. nodaļa 22. līdz 25. pantam. Dāvids jautāja Dievam, ko darīt, bet tad steidzies izpildīt to, ko Dievs viņam bija teicis darīt. Viņam bija paļāvība to darīt, jo viņš zināja, ka Dievs iet viņam pa priekšu. Es varu sadzirdēt soļu troksni koku galotnē. Pārdabīga dievišķa armija atrodas mūsu sapulcē soļojot priekšgalā. Ja mēs Dievam prasām un paklausām, viņš mūs vadīs. Viņa armija ies pa priekšu, norādot ceļu. Es dzirdu dievišķās armijas skaņas savā garā iekšēju, viņa uztraukumu, lai tiktu īstenot viņa mērķi. Dievs sacīja, kad tu to dzirdi, skrien ar visu spēku, jo es iešu tev pa priekšu. Vai esi gatavs skriet? Ja gribi stāvēt drošību un sacīt, es zinu, ar kādām problēmām man nāksies sastapties, labāk būšu uzmanīgs, klausies. Kad dzirdi soļus balzam koku galotnēs un jūti, ka visvarenais Dievs ir ar tevi, ir laiks skriet, jo uzvara pieder tev. Nākamā apakštēma ir skrien pretī Dieva valstībai. Izraēla tauta bija tikko izgājusi no Eģiptes, Dieva rokas vadīta, nevienam viņu vidū nebija jāšaubās par Dieva gādību un sargāšanu. Viņi bija redzējuši eģiptiešu armiju aizejam bojā sarkanajā jūrā. Tagad Dievs veda viņus cauri tūkstnesim ar mākoņa palīdzību dienas laikā un ugunstabu naktī. Viņi regulāri tika rītos un vakaros ar pārdabīgas rokas palīdzību pabaroti. Kad tie pienāca pie zemes, ko tas kungs viņiem bija apsolījis, šo zemi izlūko tika izsūtīti 12 vīri, kad pēc 40 dienām šie vīri atgriezās, viņi atnesa brīnišķīgu ziņojumu par to, cik auglīga ir šī zeme. Taču viņiem bija bailes no spēcīgiem iedzīvotājiem un notietinātiem pilsētām. Tikai Kālebs zināja, ka ar Dievu palīdzību viņi ir vairāk nekā uzvarētāji. Tikai viņam bija acis redzēt un ausis dzirdēt, ka Dievs bija ar tiem un ka tie ir neuzvarami. Tad Kālebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja, mēs iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Un tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs, un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tie bija izlūkojuši starp Izraēla bērniem tā sacīdami. Tā zeme, ko mēs kā izlūk esam pārstaigājuši zeme, kas aprīja savus iedzīvotājus un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir vīri milzīgā augumā, un tur mēs arī esam redzējuši milži. Anaka dēls no milžu ciltis mēs esam savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. 4. Mūzes grāmata 13. nodaļa 30. līdz 33. pantam. 4. Mūzes 13, 30 līdz 33. Tā Izraēla tauta palaida garām savu vislielāko izdevību, pieņemt Dievu valstību, viņa baidu un neticības dēļ tas kungs lika viņiem klejot pa tūkstnesi 40 gadus viņa vienu gadu par katru dienu, ko izlūki bija pavadījuši izpētot zemi. Cik tas ir traģiski. Dievs piedāvāja vienreizēju izdevību, bet tikai daži to redzēja. Kāpēc tikai Jozua un Kālebs bija pilnīgi uzticējās Dievam un gribēja darīt lielus darbus viņa vārdā, ko domāja pāri palikušie, vai viņi nebija skatījuši mākoni un ugunstabu, vai viņi neatcerējās sarkano jūru un merības rūgtos ūdeņus, kas tika padarīti dzerami, vai tad viņi neēda brīnuma mannu katru rītu. Dievs taču bija ar viņiem. Kālebas ir teica, ja Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums? Iesim un uzvarēsim, tie būs kā maize, un mēs tos apēdīsim dzīvus, bet visi citi teica, labāk nepārsteigsimies, šī lietā rīkosimies prātīgi. Viņi redzēja priekšā stāvošās grūtības un ātri aizmirsa, cik liels un spēcīgs ir Dievs.
Tieši tagad Dievs dod tev un man dod izdevību piedalīties lielākajā atzimšanā, kādu es savos 40 kristiešu gados esmu piedzīvojis, iesim tai līdz ar visu savu būtni. Protams, ir problēmas, atrodas arī miesīgums, dažreiz mēs kļūdamies, kādreiz šis tas paiet garām, bet Dieva spēks tiek izliets šeit un visā pasaulē, nepalaidīsim izdevību, piedalīties Dieva darbā. Jēzus raudāja par Jeruzālemi. Jeruzāleme, Jeruzāleme, kas nokauja praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti. Tik reizes es gribēju sapultināt ap tevi tavus bērnus, kā vista sapultina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt redzi. Jūsu nams tiks jums atstāt postā Mateja evaņģēlijas 23. nodaļa 37. līdz 38. pantam. Viņi nevarēja saskatīt Dieva nākšanas stundu. Viņi neatzina laiku, kad viņas bija starp tiem. Bils un Melinda, Fišī mācītāji augstam cēlušā glābēja draudzē Stratfordā, Pensilvānijā rakstīja mums par Melindas piedzīvojumu mūsu sapulcē Toronto. Dievs pieskārās Melindas izkaltētajai sirdī, un viņa smējās, raudāja, un atkal iesaucās šī ir Dieva apmeklēšanas diena. Ir tā, it kā tas kungs līksmotu likdams atkārtot vārdus kā skolotājs, kas liek skolniekam atkārtot kādu uzdevumu. Vai zini? Vai zini, tad kas notiek Toronto un visā pasaulē? Šī ir Dieva apmeklēšana diena. Dieva svētais gars patiešām nāk un pieskara cilvēku dvēselēm. Kamēr viņu uzņemsim, kamēr mīlēsim viņa ceļus un pagodināsim viņu, kamēr nekaunēsimies no viņa un būsim pietiekoši radikāli, lai atteiktos no drošības. Viņi turpinās nākt, bet viņš meklē bezbailīgus ļaudis, kas ir ar mieru, astāt laivas un tīklus un sekot Jēzum, ļaudis, kas pirks tīrumu, ļaudis, kas ienāk apsolītajā zemē, vai riskēsi ar saviem labumiem un reputāciju un kļūsi viens no tiem. Jūs klausījāties grāmatas lasījumu, atspēdinoši Dieva kustība, kas satricina Toronto un pasauli, Tēva svētība, Džons Arnots, mācītāja Toronto lidos Svienedārs un 13. nodaļa.